Labdien visiem! Mani sauc Nadežda, un man ir liels prieks, ka mūs uzaicināja šodien uz šo pasākumu. Šodien mēs parunāsim par hausu. Tieši tā, par to ikdienas hausu, kas ir pazīstams ikvienam, kas ir saistīts ar loģistiku vai piegādēm. Uz vienu mirkli iedomājieties par rītu, parastu rītu uzņēmumam. Loģists mēģinās sastādīt maršrutus, telefons nepārtraukti zvana, viens šoferis iestrēdzis sastrēguma, otrs nevar atrast adresi, trešais zvanu jautā, kāpēc viņam iedoti 30 pasūtījumi, kurus pat fiziski viņš nevar piegādāt. Protams, klienti sāk zvanīt, administrācija sūdzās uz caurspīdīgumu trūkumu. Dažiem pazīstama aina, vai ne? Un, mēs plānojam maršrutus, terējam laiku uz to, kas pēc pusstundas jau kļūst neaktuāla. Un kā rezultāta klienti nevienmēr ir sajūsmā. Un, protams, visu to ilgu laiku uzskatīja par nozares īpatnību, bet mēs optimisti uzskatām, ka tam nav jābūt. Mēs esam šeit, lai šo hausu pārvērstu uz precīzi norganizēto mehanizmu. Kas tad ir optimistika? Tā ir ne tikai optimistiskais nosaukums, bet tā ir gudra sistēma, kas pārņēma uz sevi jūsu galvas sāpes par plānošanu un piegādēm. Sāksim ar cipariem. Nemocīšu jūs ar 11%, es vienkārši uzdošu dažus jautājumus. Kā būtu, ja jūs varētu samazināt plānošanas laiku uz 70%? Vairākas stundas no rīta un vakaros līdz tikai dažām minūtēm. Ko jūs darītu ar ietaupītu laiku? Nākamais. Kā būtu, ja jūsu autoparka nobraukums samazinātos par 20–30%? Vienkārši izrēķiniet, cik tas būtu naudas ziņā mēneša griezumā vai gada griezumā. Un pēdējais, bet ļoti interesantais, tas ir atmaksāšana. Kā būtu, ja ieguldījumu sistēmā atmaksātos jau pēc 2. mēnešā? Daži mūsu klienti atzīmē, ka pilnība sistēma atmaksājas jau pēc 2–3 mēnešiem. Un tas nav maģija, tas ir matemātika un algoritmi. Optimistika paaugstina menedžera efektivitāti, samazina kļūdu risku un pat šoferi aizvietojot viens otru nestreso. Viņi zina, kas jādara, kur jābrauc un līdz ar to arī klienti kļūst laimīgāki. Izklausās lieliski, protams, bet jūs jautāsiet, varbūt to grūti ievest. Mēs šo procesu padarījām maksimāli vienkārši. Jūs varat vienkārši ielādēt sistēmā jūsu pasūtījumus. Tas var būt vai parastais Excels, vai datu eksports no jūsu ERP sistēmas. Tieši tāpēc mēs īpaši priecājamies, ka uzsākam sadarbību ar Excellent. Un caur API viss var notikt automatiski un process aizņems sekundēs. Kam tas viss ir domāts? Absolūti ikvienam, kam kaut ko jāpiegādā vai kuri darbinieki strādā uz laukuma. Tas var būt kurjerdienesti, varbūt interneta veikali, varbūt pārtikas produktu ražotāji vai izplatītāji. Starp citu, mēs strādājam ar Food Union, ar CESO, ar Forevers. Tā nozīmīgi uzņēmumi mūsu Latvijā. Un arī būvniecības transports, piemēram, kas piegādā ikdienā uz būvniecības objektiem kaut ko. Veselības aprūpe, servisa inženieri, kas veic kaut kādus izbraukumus, kas brauc pēc izsaukumiem, to ikdienu mēs arī varam atvieglot.
Jā, sarakstu mēs varam turpināt ilgi, bet būtība ir viena. Ja jums ir transports un ir uzdevumi dažādās adreses, optimistika to padarīs ātrāk, lētāk un efektīvāk. Gribēju pieminēt, mēs strādājam ar Virša, Orklu, Tamro, bet skaļi zīmoli nenozīmē, ka mēs nestrādājam ar vidējiem vai maziem uzņēmumiem. Mums ir arī otrs produkts, kas veidots uz optimistika bāzes, bet satur tikai daļu no pilnas funkcionalitātes un ir domāts arī tiem, kam ir mazāk nekā 10 transporta vienības. Un transports var būt savs, var būt ar pakalpojumu. Tam nav nozīmes. Galvenās funkcijas. Sistēma pati analizē visus pasūtījumus, ievēro vairākus parametrus, tas sakot no mašīnas tipa, mašīnas ietilpības, krāvas tipa, svāra, izmēra, tas šoferu darba laiki, klientu piegādes laika logi, pat sasteigumi un pat priekšroka labajam pagriezienam. Jūs ziniet, var izvarīties no labajam pagriezienam un tad maršruts kļūst kreisajam pagriezienam. Priekšroku dodot labajam, Un, būtu daudz vieglāk šoferim paveikt to maršrutu. Piemēram, viņam nav pieredzes. Dažreiz gadās. Rezultātā jūs dabūsiet visoptimālākos maršrutus, visu redzēsiet vienā kartē, var viegli visu rediģēt, ja, piemēram, kaut kas mainās pa ceļām vai, parādies jauns pasūtījums. Un, ko tad redz jūsu šoferis? Šoferis, viņam ir pavisam vienkārši un saprotama aplikācija, atbrauc pie klienta, nospied pogu, nepieciešams parakstās tieši uz ekrāna, nepieciešams atzīmēt, ka kaut kāda problēma, uzreiz var to atzīmēt. Karte, navigācija, viss jau ir iztenots, rekur vienkārši redzņiem. Un, ja nekad vairs problēma, es apmaldījos, es aizmirsu, es nevaru atrast un viss tam līdzīgais. Beigās, mēs, protams, sapratam, ka katrs uzņēmums ir unikāls. Katram savi procesi, katram savi klienti, savas sāpes. Un vislabākais veids, kā saprast, kā tieši jums var palīdzēt optimistika, rakstīt vai zvanīt, sazināties ar mani, un mēs norganizēsim tikšanos, kur varēsim nodemonstrēt tieši, kā jūsu uzņēmumam var palīdzēt optimistika. Un, protams, visiem pasākuma viesiem mēs sagatavojam piedāvājumu, droši sazināties ar mani, lai uzzinātu. Varam izmantot kafijas pauzi, piemēram, liederīgi. Ja jums ir kādi jautājumi, droši jautājiet. Paldies jums! Es varbūt piebildīšu, ka ar visādiem risinājumiem mums integrācija ir, bet ar maršrutu plānošanas, optimizēšanas risinājumu nav. Tādēļ mēs sākām runāt ar optimistiku. Mēs esam optimistiski par šo sadarbību, bet mums pietrūkst šai dejai, mums pietrūkst kaut kas. Divatā mēs varētu dejot, bet nebūtu tik interesanti, mums pietrūkst trešais. Ja, un tad šīs dienas, kādēļ mēs uzaicinājām optimistiku, mēs ceram, ka mums tas trešais, vai varbūt ceturtais, varbūt piektais atradīsies. Ja? Restīvi klients, kuram ir attiecīgi standard books vai standard ERP, kuri interesē optimistika, un tad kuram specifiski mēs varam izveidot standarta integrāciju, lai saprastu, ko tad vajag sūtīt optimistiku, ko no optimistika vajag saņemt atpakaļ un tam līdzīgi, jo savādāk mēs varam sēdēt un ar Andreju un Kristapu izdomāt ģeniālu schēmu, kur pēc tam nevienam nebūs vajadzīga. Un lai tā nedarītu, tad mums vajag klientu. Tā kā būsim ļoti priecīgi, ja jūs atradīsiet kopīgu valodu no sākuma ar optimistiku, un tad pēc tam mēs pielāgosimies. Lielisks, Flams, paldies!